Homofobija. Praida mēnesī. Kā tu iznāc no skapja? Paldies publiskajiem mēdījiem. Mani publiski autoja bilde ar mani ar Praida karogu. Un rakstīs Latvijas lielākais gejs. Mums ir jāatrod viens heteroseksuāls vīrietis šeit. Mēs esam beidzot atraduši vienu heteroseksuālu vīrieti Praidā. Uzmin man mīklu. Trans sievietēm šīs ir 2 un govīm tās ir 4. Es nezinu, krūts vai gods. Kājas! Halo! Kas ir viena pozitīva lieta par būšanu gejam Latvijā? Viena? Kā tu atbalstīji šajā mēnesī gejus un lesbietes? Es nezinu, es atnācu, jo man teica, ka šeit būs čikses. Jā, ok. Tev neteiks tās čiks būs lesbietes? Ko tu labāk gribētu? LGBT tiesības vai sarakstu ar visiem cilvēkiem, kuriem uz tevi ir crush? Man jāpadomā. Kāda ir sajūta, ka Latvijas prezidents ir gejs? Man liekas, kaut kur attīstamies un kaut kur augam ar to, ka mums prezidents ir gejs. Kas ir lielākais pārsteigums tev Praidā? Nekas man nepārsteidz. Nu kā, nu Tas, visi. ka te ir geji. Kas ir viens stereotips par LGBT kopienu, kas ir pilnīgi, grejs? Ka tu vari pateikt, ka cilvēks ir gejs pēc tā, kā viņš izskatās. Ko tu dari, ja tu satiec homofobu? Es domāju, ka homofobiem ir jāļauj būt, it īpaši publiski internetā, jo nav labāka brīža, kā atrādīt savu stulbumu. Kas bija tavu geju atmoda? Tad, kad es biju pusaudzis, man bija nereāls krašs uz vienu savu draugu, un viņš ir streičālis. Wow, Jā. groundbreaking. Kāpēc hetero cilvēkam būtu svarīgi, lai arī minoritātēm ir tiesības un vienlīdzība? Valdības grib ģimenes, bet viņi ir ļoti atbalsta. Un vienkārši viena no tāda perspektīva, ja būtu pieņemta viendzimuma laulība, viņi arī grib ģimenes. Man ir tāds dzīves skatījums. Ja tu esi laimīgs un nevienam nedari pāri, tur darī, ko gribi.